Decembra vakarā arēnas Rīga grīda dreb un bumbas klauds. Galvaspilsētā ieradusies Eirolīgas komanda un VTB vienotās līgas līdere no Ņižņī Novgorodas ar latviešu trio Aināru Bagatski, Artūru Štalbergu un Oskaru Ernšteinu pie komandas stūres. Latviešu trenētajam klubam pirmdienas vakarā VTB līgas spēle pret Rīgas VF. Treneris Bagatskis atzīst, ka patīkami apciemot Rīgu, taču prioritāte ir tikai un vienīgi darbs ar savu komandu. Vairāk vai mazāk mēs spēlējam labi, kaut arī ne tuvu. Ne VTB līgā, ne, protams, Eirolīgā mēs neesam favorīti nevienā spēlē, jā, bet lielā daļā spēlē tas pats attiecās ar VTB līgā, arī tas attiecās, ka neesam favorīti, bet kaut kā ar to komandas garu, milzīgo vēlēšanos, lielu darba apjomu un arī kaut kur veiksmes faktoru mums izdodas turēties spēlē un varbūt uzvarēt komandas, kas ir uz papīra daudz niknākas par mums. Ņižņī Novgoroda ir VTB līgas līdere. Vienīgā komanda, kas nereizi nav izjutusi zaudējumu sāpes un savā kontā iekrājusi 9 uzvaras. Savukārt VF turnīra tabulā ar 4 uzvarām un 6 zaudējumiem ieņem 9. vietu. Bagatskis atzīst, ka redzējis teju visas rīdznieku spēles un zina, ka pret VF viņu viegli neklāsies. VF ir tāda komanda, manuprāt, kur pēc tās savas komplektācijas, kā es pirms tam jau teicu, pēc tā savu sastāvu, manuprāt, viņiem vajadzētu atrasties augstāk. Ja, tā ir komanda, kur ļoti labi spēlē uz urā, tā var teikt, uz emocijām, īpaši uz pozitīvām emocijām. Un ja viņiem ļaus sajust spēli, tad ir liels problēmas. Ja jūs apsieties visas iepriekšējās spēles, liela daļa iepriekšējo spēli, pēc ļoti bieži ir ilgu laiku spēlē līdzīgi ar visām komandām, un tad varbūt kaut kāda iemesla pēc nesanāk tas, kas iecerēts. Ja, bet jebkurā gadījumā tā ir pieredzējusi komanda. Vēl viens no iemesliem, kāpēc latviešu treneris seko līdzi VF Rīga gaitām, ir Latvijas izlases spēlētāju atrašanās klubā. Un galvenais, ka VF komandā viņiem tiek dot iespēju spēlēt svarīgu lomu. Vienmēr jau gribētos vairāk, un primārais priekš manis, lai spēlētājiem būtu minūtes un loma komandā. Jā. Vairāk vai mazāk VFā visi izlases spēlētāji, tie, kas bija vasarā ar mums, viņi vairāk vai mazāk, kā saka, ir pie vietas, viņi spēlē, viņi dara, no viņiem ir atkarīgs ļoti bieži rezultāts, jā, tas ir tieši mans galvenais, jā. Pārējais viss ir lirika tikai, jā, vai noteikti visi spēlētāji var spēlēt labāk, jā, nu, sezonu tikai pusē tagad, lai gadīsim. Tas var neatiecās tikai uz VF, nu, praktiski mēs sekojam visu laiku visiem izlases spēlētājiem, vienkārši pirmām kārām tāpēc, ka ir izlases spēlētāji, izlases kandidāti, otram kārām tāpēc, ka ir latvieši no mūsu spēlētājiem. Vienmēr interesē, kā viņiem iet ārzemēs. Satiekot Latvijas valstsvienības galveno treneri, jautājums arī par 2015. gada Eiropas čempionāta izlozi. Bagatskis atzīst, ka izloze, protams, bijusi labvēlīga, taču tas ir labi vai slikti, grūti spriest. Ja jūs gribat kaut ko uzvarēt, tad nav svarīgi, ar ko spēlē. Protams, tajā pašā laikā noteikti mums izloze bija ļoti labvēlīga. Jā, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, es nezinu. Tāpat tur visās komandās ir pieredzējuši spēlētāji, Eirolīgas spēlētāji, Eirolīgas komandu vadoši spēlētāji. Jā, un tur nekādā gadījumā nebūs neviena pastaiga. Primārais, kurā gadījumā ir tas, kā mēs sagatavosimies, kur spēlētāji būs izlases rīcībā, kuri, pareizi, kas gribēs labāk pateikt, kuri gribēs spēlēt, nežēlot sev vasarā laiku, jā, kuriem būs vēlēšanās sisties, pierādīt un pārstāvēt savu zemi Eiropas čempionātā. Tas būs svarīgākais. Pārējais viss ir pēc tam. Katra spēle ir savādāk. Nav jāmeklē nekāda zemteiks, ar tiem mēs spēlējām, zaudējam, tos mēs neesam uzvarējuši un tā tālāk. Profesionālā sportā nav ne pagātnes, ne nākotnes. Tas ir šodien. Un tagad neliels saldais ēdiens. Treneriem nu jau kā interesanta tradīcija ieviesusies pēc katra treniņa uzrīkot sacensību, izpildot metienus no laukuma centra. Spēles noteikumi pavisam vienkārši. 4 metienu sērijas, līdz ar to katram trenerim 4 metieni. Uzvar tas, kurš pēc iespējas vairāk kārtās bijis labākais. Un rezultatīva metiena likme 250 rubļi. No katra konkurenta, kas konkrētā kārtā nav bijis precīzs. Un uzmanību, gatavību, starts! А с места как он уже? Я вот сейчас нет, если ты тоже 2 попал, так же я по силе нет, а вот по... Он не зря на подкаст. Не забыть! Да, наверное, Кочева еще забьет и что тогда?
Tikai Oskars sauc nav metienu. Stārts. Stārts. Cik paļi? Вы все промазали? Тогда получайте. Третий, я начинаю. Да, все, надо попасть в вариант. Это мой бросок. Лоси. Халявчики. Kur tu ieliki? Да, ну. Tu negribēji spēlēt. Beidzās, tas kā beidzās. Uzvarēja tam, kam jāuzvar. Šoreiz uzvarētājs ar pēdējo metienu Artūrs Štālbergs. Kā pēcāk atzina Oskars Ernšteins, piemēram, Bagijam tik bieži tās uzvaras nemaz nesanāk un kopvērtējumā, kas apkopots kladītē, zelta roka esot pat pēdējā vietā. Vai tā ir patiesība vai ne, tas lai paliek treneru ziņā.